Sveika, Ilze! Es te gribētu tālāk nedaudz parādīt par šo te klipiņu. Cilvēku atsaucība un tas, ka cilvēkiem patika, ir skaidri redzams ar to, ka cilvēki dalījās un laikoja. Un šeit ir tāda poga, kuru jūs ieiet savā klājumā Facebook lapā, un viņu var nospiest un pēc tam parādīt ļoti, ļoti daudz cilvēkiem, kuri ir tiešām precīzi. Tur var izvēlēties tieši Rēzeknes rajonā un uzlikt tālāk arī pogu, lai viņš ka uzzinātu vairāk. Un tad te parādās tāda poga pie tā video klipiņa klāt. Un te ir precīzi tas, cik to dienas budžetu var uzlikt, piemēram, tur 5, un tad sasniegs vēl daudz vairāk cilvēkus. Tā kā to būtu vērtīgi izdarīt. Tur tad es uzlicis apmeklētāji. Nu jā, tad es varētu to visu uzlikt. Jūs varat tur uzlikt pa 5, pa 10, un tad jau vairāk liektos, piemēram, jau pa 20, 1900 līdz 4400 cilvēki. Ja uzliek 75 eiro, tad 4000 līdz, tik daudz neliktu nekad. Kaut kad jau likšu, bet ne šajā gadījumā. Tur, man liekas, kādi 5 vai 10 eiro būtu vērtīgi uzlikt, lai parādās vēl vairāk cilvēkiem. Tad tur uzlikt uz 1 dienu, uz 7 dienām, vai konkrēti tur, piemēram, tikai līdz svētdienai. Tad tajās 3 dienās iztērētos 10 eiro, katru dienu 3,33. Un katru dienu parādītu 1000 līdz 2700 cilvēku šo klipiņu. Tāda ļoti lēta reklāma, ko var izmantot. Un, protams, arī tālāk es redzēju, te paši ielikāt arī bildīti, arī ļoti forši un tā. Laikam neesmu nolaikojis. Labi ir arī pašiem nolaikot vienmēr tos, lai jau ir vairāk to laiku, jo cilvēki arī uzreiz ievar ļoti daudz laiku, kaut kas labs, un tad paskatās tālāk. Un tad arī tālāk iespējams ir uztaisīt tos klipiņus, un tālāk mēs tā kā tur palikām pie sarunas, ka tālāk var taisīt, bet neesmu saņēmis nekādas norādījumus, ko gribētu tieši. Es varu, protams, ņemt no tiem klipiem, kas tur bija, un tad taisīt augšā kaut kādu vēl vienu tādā veidā, ja vēlaties. Gaidīšu atbildi. Labi, atā.